Šai grāmatā ir mūsu visai dramatiskās 20. gadsimta vēstures apcerējums. Mēģinājums atrast pēc tam, tad, kad ir uzskaitīts skaitļi, fakti un dati, ir mēģinājums atrast tā notikušā jēga. Divas pamatdomas, kas ir grāmatā, pirmkārt, mūsu tautas, mūsu valsts esība ir paša Dieva gribēta un mums dāvāta. Un otrkārt, mūsu tautas vēsture nav tikai, kā bieži vien ir pieņemts tradicionāli domāt, okupācija un apspiestības vēsture, daudzkārt vairāk tā ir mūsu tautas pretestības un uzvaru vēsture. Tā savulaik bija režisora Ģirta Nagaina doma, ka mēs kopā ar aktieru Jāni Vēni, kas mums visiem ir pazīstams no Rīgas sarga filmas, ka mēs to kaut kā duetā divi šeit stāvot priekšā un sniegt. Pirmoreiz, kad viņš teica šo domu, es vienkārši pārbījos, es neesmu aktieris. Bet tad, kad viņš to sacīja, tad es sapratu, kā tas ir jāizdara. Šī grāmata izaugusi no kalpošanas Rīgas augšāmcelšanās evaņģēliskās luteriskajā draudzē, kuru pirms 19 gadiem dibināja politi represētie. Viņu stāstu par piedzīvoto Ulagā lika man ļoti daudz domāt. Daudz lietas pārdomāt un izsvērt. Drīz vien viņam pievienojās leģionāri, nacionālie partizāni, un tā soli pa solim man nācās pārlasīt visu mūsu tautas vēsturi vienā vai otrā veidā. Šis grāmatas nākošais lapspusējs labs ir veltības. Veltības ir pavisam īsts un labālisks, proti Latvijai. Mūsu dzimtenē. Tas ir veltījums mūsu dzimtenē tās lielajā jubilejā, bet dzimteni jau nav kāds abstrakts jēdziens. Dzimteni mīļie esat jūs, tāpēc šī grāmata ir jums veltīta, jums Latvijas patriotiem. Vēl viena paizskatījis piezīme, es galīgi nejūtos nekādu uzstāsts cienīgs. Es tiešām esmu tikai pierakstījis to, ko man cilvēki ir sacījuši. Es mēģināju to kaut kādā veidā uzlikt uz papīra. Tā kā es esmu bijis tikai sekretārs, nekas cits. Paldies! Jo ir spērts solis pretī patiesībai. Atkal viens ļoti nozīmīgs solis. Vairāk kā 50 gadus, nesenā pagātnē un daudzus gadus simtus, mūsu tauta ir bijusi spiesta dzīvot melu atmosfērā. Daudzos šie meli ir iesūkušies līdz kaulu smadzenēm. Mēs redzam arī šodien, kā var melot dažādās starptautiskās lietās, dažādās iekšējās lietās, acīs skatoties. Un kā jau mēs zinām, ja kāds melis atkārto daudzkārt to lielu pārliecību, tad dažu acīs tā kļūst jau par patiesību. Tāpēc ir ārkārtīgi vajadzīgi šādi darbi. Un es esmu laimīga, es tiešām nebaidos teikt šo vārdu, es esmu laimīga, ka šādas grāmatas top, ka ir cilvēki, kas kaut ko tādu spēj pateikt. Un gribētos atkārtot šeit nesen dzirdētus vārdus, ka šo grāmatu tiešām var lasīt visi, kas kaut cik tekoši prot lasīt latviešu valodā. Un visi, kas šo grāmatu izlasīs, kļūs mazliet labāki. Mēs katrs mēģinām kaut ko darīt, lai tuvotos šai patiesībai, un patiesība par mūsu tautas vēsturi ir ļoti svarīga. Vai tā būtu filma, ko mēs nesen kopā skatījāmies, Padomju stāsts, vai tā ir šī grāmata, Kalnsnūga skatījums uz latviešu tautas vēsturi, ir arī vēl daudz citu ļoti nozīmīgu piemēru, bet ar šo darbu mēs kļūstam svarīgāki, spēcīgāki un pašpārliecinātāki. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc es no visas sirds šodien gribu pateikt paldies autoram, paldies arī tiem, kuri, kā autors teica, viņu uz šo darbu ir iedvesmojuši, un autors ir bijis tikai sekretārs. Tātad paldies arī jums, kas šeit esat klāt. Un es domāju, tas ir mazs posms ceļā, šis darbs ir jāturpina, un tieši tādēļ es no visas sirds gribu novēlēt vislabāko veiksmi šīs grāmatas autoram. Paldies jums!